Pēc mana video kā nepazaudēt 1000 šķirot laulību publicēšanas saņēmu šādus komentārus. Ja māja uzcelta sievas zemes, vai tad nav jānovērtē mājas vērtību un jādala uz pusēm? Bet ja būvētu māju kopā uz vīru mantotās zemes, vai tad arī šķiroties sievai nekas nepienāktos? Audzināja taču bērnus. Atbilde. Zeme un māja uz tās ir viens vesels īpašums. Par to var pārliecināties, apskatot zemes grāmatu. Zemē un māja ir viena kopīga zemes grāmata. Tādēļ šādu īpašumu nav iespējams sadalīt. Zeme pieder vienam, māja otram. Vai arī zeme pieder vienam, bet māja abiem uz pusēm. Ja kāds ir mantojis zemi, tad šī zeme nav laulāto kopīgā manta. Šī zeme pieder tikai tam, kas to mantojis. Otram laulātajam tā nepieder. Ja uz zemes, kas pieder tikai vienam laulātajam, jo ir mantota, tiek uzbūvēta māja, tad šī māja arī pieder tam, kam pieder zeme. Šajā gadījumā nav nozīmes faktam, vai laulātajiem ir vai nav bērni. Tāpat kā nav nozīmes faktam, vai māja uz mantotās zemes uzcelta par viena vai abu laulāto līdzekļiem. Kā rīkoties laulātajiem, kam nekas nepieder? Risinājumi ir vislabāk pieteikties attālinātai konsultācijai, skatīt informāciju komentārā.